Līdzstrāvas ģeneratoru klasifikācija. Mēs aplūkojam līdzstrāvas ģeneratorus un to klasifikāciju. Tad visas ģeneratorus nosacīti iedala divas lielas grupas, atkarība no tā, kā veidojas magnētiskā plūsma. Ģeneratori ar pastāvīgiem magnētiem, kuru magnētisko plūsmu rada pastāvīgie magnēti. Šo magnētisko plūsmu mainīt nav iespējas. Un ģeneratori ar ierosmes stīnumu. Un atkarība no tā, kas baro mašīnas ierosmes stīnumu, iedala divas pamatgrupas. Sveši ierosmes ģeneratori un paši ierosmes ģeneratorus. Aplūkosim sveši ierosmes ģeneratorus. Sveši ierosmes ģeneratorus ierosmes stīnumu baro no mašīnas neatkarīgo līdzstrāvas avotu, piemēram, no līdzstrāvas ģeneratora, no akumulātoru baterijas. Tātad ierosmes stīnumu mēs pieslēdzam ārējam barošanas avotam, neatkarīgam barošanas avotam. Ierosmes stīnumu ir daudz vijumu skaitu un ar lielo pretestību. Virkne ar ierosmes stīnumu ieslēdzam mainīgo pretestību. Izmantojot šo pretestību, var regulēt ierosmes strāvu, līdz ar to magnētisko plūsmu. N-kura tīnumam vai N-kura galiem pievienota ārēja ķēde, jeb slodze, un pēc schēmas ir redzams, ka N-kura strāva vienāda ar strāvu, kas plūst zāra ar slodzi. Un tad spriegums uz N-kura galiem vienāds ar spriegumu, kas pievienots slodzes pretestībai. Tad aplūkosim pirmo raksturlikne, ir tukšgaitas raksturlikne. Šo raksturlikne uzņem pie nosacījuma, ka rotoru griež kāds neatkarīgais dzinējs ar nemainīgo ātrumu. Tā kā mēs runājam par tukšgaitas raksturlikni, slodze ir atslēgta. Šajā vietā ķēde ir pārravums. Līdz ar to strāva šajā zāra vienāda nulle. Tātad strāva I vai N-kura strāva vienāda nulle. Un tie ir divi nosacījumi. Tātad, ja ķēde ir pārravums, tad pieslēdzot N-kura tīnumam, un šitam tie galiem voltmetru, voltmetris rāda nelielu spriegumu. Šo spriegumu sauc par paliekošo elektrodzinējas spēku. Un šo EDS nosaka vai induce poļu paliekošais magnetisms. Tātad, ja strāva, ierosmes nav, ierosme ir atslēgta, tad uz N-kura galiem inducēs neliels EDS. Tālāk, palielinot ierosmes strāvu, pieaug magnētiskā plūsma, pieaug inducētais EDS. Šis EDS inducēs N-kura. Pieaug strāvai, inducētais EDS mainas lineāri. Ķēde, magnētiskā ķēde nav piesatināta. Un, kad strāva sasniedz pietiekamu lielu vērtību, notiek magnētiskais piesatinājums. Mēs palielinām ierosmes strāvu, bet magnētiskā plūsma vairs nemainās, jo magnētiskā ķēde piesatināta. Ja nemainās magnētiskā plūsma, līdz ar to nemainas EDS. Šis punkts ir izliekuma punkts, un pie tam notiek magnētiskais piesatinājums. Palielinot strāvu, nepamatoti palielinot strāvu, inducētais EDS praktiski nepieaug. Tad šo izlikuma punktu, doto punkta atbilst nomināla ierosmes strāva un nominālais inducētais EDS. Nākoša raksturlikne, kuru uzņem no ģeneratoram, ir ārēja raksturlikne. Tad faktiski, kā mainas spriegums, ārēja ķēde atkarība no slodzes pretestības. Šo raksturlikne uzņem pie nosacījuma, kad ierosmes strāva ir nemainīga, pie
nominālas ierosmes strāvas un pie nemainīga griešanas ātruma. Tātad šo likni sāk uzņemt no tukšgaitas režīma. Tukšgaitas režīma slodzes pretestība ir bezgalīgi liela. Vispārīga gadījumā slodzes pretestība var mainīties no bezgalības līdz nulli. Tātad, ja pretestība ir bezgalīgi liela, strāva šajā zara neplūst. Tas atbilst dotajam punktam. Tātad uz N-kura spailiem parādās šis ēdējs. Tālāk, samazinot pretestību, palielinās N-kura strāva. Un tad, izmantojot šo izteiksmi, mēs varam noskaidrot, kā mainās spriegums uz N-kura spailiem vai spriegums ārējai ķēdi. Ja pieaug strāva, pieaug šis loceklis, līdz ar to spriegums, pieaugot strāvai, spriegums samazinās. Un šis samazinājums nominālā režīma sasniedz kādu 5% no tukšgaitas režīma. Ēdējs tukšgaitas režīma. Turpināt samazinot pretestību, strāva pieaug. Un kad pretestība būs vienādā ar nulle, kas atbilst izslēguma režīmam, plūstoša strāva šajā zara sasniedz savu maksimālo vērtību, un strāva pieaug un sasniedz aptuveni 10 reizes lielāku vērtību nekā strāva nominālā režīma. Tātad dotajam režīmam slodzes strāva vienādā ar bezgalību, te ir tukšgaitas režīms, dotajā darbā režīma slodzes pretestība sasniedz savu nominālo vērtību. Tātad spriegumu ārējai ķēdi mēs varam mainīt, mainot slodzes pretestību, mainot N-kura strāvu vai slodzes pretestību. Tātad par ģenerātora sprieguma regulēšanu saprat tādu režīmu, kad spriegumu regulējam nemainot slodzes pretestību. Tad slodzes pretestība nemainās. Tad šeit mēs varam mainīt ierosmes strāvu. Ierosmes strāvu mainot ar šo mainīgo pretestību, palielinot mainīgo pretestību, ierosmes strāva samazināsies. Ja samazināsies ierosmes strāva, tad šī magnetiskā plūsma samazināsies. Līdz ar to samazināsies inducētais ēdējs. Tad inducētā ēdējas vērtība samazināsies. Līdz ar to ārējā raksturliknes pārvietojas uz leju. Tad šeit iegūdas 3 raksturliknes. Sarkanā raksturlikne ir dabiska ārējā raksturlikne, 2 pārējas raksturliknes iegūtas ar samazināto ierosmes strāvu. Otrais variants ir ģenerators ar paralēli ierosmes. Tad šo ģeneratoru sauc par pašierosmes ģeneratoru. Ierosmes tīnums ir pieslēgts N-kura tīnumam. Un tā, ka te ir paralēlis ierosmes tīnums, šo tīnumu mēs N-kuram pieslēdzam paralēli. Paralēlējam tīnumam ir liels vijumu skaits un liela ierosmes tīnuma pretestība. Virkne ar ierosmes tīnumu mēs pieslēdzam šo mainīgo pretestību, ar kuru regulējam ierosmes strāvu. Tātad dotajam, lai sastādītu ārējo raksturlikni un noskaidrot procesus šajā ģeneratora, mums nepieciešami sastādīt vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Un vienādojumu uzrakstīsim šim konturam, kas iet caur N-kura tīnumu un caur slodzes spriegumu un dotajam konturam. N-kura inducēs ēdējs, šis ēdējs vienāds sprieguma krituma N-kura pretestībai un slodzes spriegumam. Un izsakam slodzes spriegumu un iegūstam vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. N-kura strāva
šis spriegums ir atkarīgs no N-kuras strāvas. Lai iegūtu N-kuras strāvu, uzrakstīsim vienādojumu pēc pirmā Kirhofa likuma dotajam mezglam. Strāvu algebriskā summa mezgla vienāda 0. Tad mezglam pieplūst N-kuras strāvu, šo strāvu rakstam ar plusu, izplūst ierosmes strāva un slodzes strāva. Strāva ārēja ķēde. Un summa vienāda 0. Izsakam N-kura strāvu. N-kura strāva ir slodzes strāva plus ierosmes strāva. Tagad, izmantojot divas iegūtas izteiksmes, mēs varam sastādīt ārējo raksturlīkni. Ārējo raksturlikni mēs sākam uzņemt no tukšgaitas režīma, bet šeit ārēja raksturlikne paralēlē ierosmes dzīnēm, ārēja raksturlikne stipri atšķiras no tās raksturliknes, kuru mēs iegūstam svešu ierosmes ģeneratoram. Tā, pirmkārt, mums nepieciešami noskaidrot vēl, kā darbojas šis ģenerators. Paš ierosmes mašīnas pamata ir palikušais magnetisms mašīnas polos. Un tad griežot N-kura, tad tīnuma vādi šķiel palikuša magnetisma plūsmu, un tad N-kura inducējas mazs edējs, kas ierosmes ķēde rada niecīgo ierosmes strāvu, kura savukārt rada papildu magnetisko plūsmu, un šī magnetiskā plūsma palielina N-kura strāvu un edēs un N-kura strāvu. Bet šis process turpinās līdz tam punktam, kad šos ierosmes strāvu ierobežo šī pretestība, kas ieslēgta ierosmes tīnuma virkne. Tad šī pretestība ierobežo ierosmes strāvu. Tātad saskaņā ar šo vienādojumu mēs iegūstam ārējo raksturlikni. Bet likne stipri atšķiras no raksturliknes, kuru mēs uzņemam svešu ierosmes ģeneratoram. Tad palielinot slodzes strāvu pieauga N-kura strāva. Ja pieauga N-kura strāva, pieaug šis loceklis un spriegums krīt. No tukšgaitas režīma spriegums krīt. Bet šajā gadījumā raksturliknes kvalitāte ir sliktāka. Sprieguma izmaiņas atkarība no slodzes ir lielāka. Lieta tā, ka edējs vairs nevar uzskatīt, nevar uzskatīt par konstantu. Ierosmes ķēde tā pieslēgta paša ģeneratora spriegumam. Ierosmes ķēde pieslēgta ģeneratora spriegumam. Tam samazinoties, ierosmes strāva un tas radītais edējs arī samazinās. Un šajā gadījumā nominālā režīma pieaugot strāvai, spriegums samazinās un samazinās straujāk nekā svešu ierosmes ģeneratoram. Svešu ierostam ģeneratoram šī nominālā režīma spriegums samazinājās par 5% no tukšgaitas sprieguma vai inducētā edēs. Šajā gadījumā nominālais spriegums samazinājās par 15%. Tad palielinot strāvu, ja nepārtraukti samazinot slodzes pretestību, slodzes strāva pieaug, bet pieaug lēnāk, jo spriegums samazinās arvien straujāk. Tad, ja ģeneratora sprieguma samazināšanas straujums sasniedz slodzes pretestības samazināšanas straujumu, slodzes strāva sasniedz savu maksimāli iespējamo vērtību, un šo vērtību sauc par kritisko strāvu. Un parasti šī strāva ir kā 2,5 reizes lielāka par nominālo strāvu. Vēl tālāk samazinot slodzes pretestību, ģeneratora spriegums samazinās straujāk nekā slodzes pretestība, un tādēļ slodzes strāvas samazinās, un šo ķēdes posmu sauc par nestabilā darbības posmu. Samazinot pretestību līdz 0,
vai izslēguma režīmu. Spriegums būs vienāds 0, bet strāva sasniedz izslēgumu vērtību un strāvu izslēguma režīma. Un, kā ir redzams no iegūtas raksturliknes, izslēguma strāva ir mazāka par nominālo strāvu. Virknes ierosmes ģenerators. Virknes ierosmes ģeneratoram ierosmes tīnumu pieslēdz virkne ar n-kura tīnumu. Virknes ierosmes tīnumu vījumu skaits ir mazs, un te ir tīnuma ar mazo pretestību. Un, kā ir redzams no schēmas, n-kura strāva vienāda ar ierosmes strāvu un vienāda ar strāvu, kas plus ārēja ķēde, jeb slodzes pretestība. Lai iegūtu ārēju raksturlikni, mums nepieciešami iegūt sakarību, sprieguma atkarība no strāvas. Tad šim nolūkam mēs uzrakstīsim vienādojumu, šim sarkanajam kontūram, vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. N-kura strāva plust n-kura tīnumus un rada savu sprieguma kritumu. Ierosmes strāva plust regulējumā pretestība dod savu sprieguma kritumu un sprieguma kritums slodze. No šī vienādojuma izsakam šo spriegumu, slodzes spriegumu. Un tā kā n-kura strāva vienāda ar ierosmes strāvu un vienāda ar slodzes strāvu, tad abas pretestības mēs varam apvienot iekavas. Un mēs redzam, ka tagad spriegums ir atkarīgs no strāvas, ārēja ķēde. Tā, uzņemt ārēju raksturlikni nevar izpildīt noteikumu, kad ierosmes strāva ir konstanta, jo ierosmes strāva ir atkarīga no slodzes pretestības. Un sakot, slogot ģeneratoru, tā magnetiskā plūsma ēdēs un līdz ar to spriegums lineāri pieaug, jo mašīna magnetiski nepiesatināta. Tālāk palielinot slodzi, mašīnas magnetiskā sistēma sāk piesatināties un ģeneratora magnetiskā plūsmas pieaugums kļūst aizvien mazāk. Un tad spriegums uz ģeneratora sāk samazināties. Tātad virknes ierosmes ģenerators ārēja raksturlikne izslēdz iespējas tos izmantot līdzstrāvas patērētāju barošanai, jo patērētājiem nepieciešams nemainīgs barošanas spriegums, bet šis spriegums mainās tā pieaug un pēc tam samazinās. Līdz ar to šos ģeneratorus praksi izmanto ļoti rēti. Un pēdējais ģenerators līdzstrāvas jauktas ierosmes ģenerators. Jaukta ierosmes ģeneratora ir divi tīnumi. Paralēlais ierosmes tīnums ar lielu vījumu skaitu un lielo pretestību un virknes ierosmes tīnums ar mazo vījumu skaitu un mazo pretestību. Un šie ģeneratori apvieno paralēles un virknes ierosmes ģeneratoru īpašības. Praksi visbiežāk lieto jauktas ierosmes ģeneratorus, kuriem abi ierosmes tīnumi pievienoti līdzslēguma. Tas nozīmē, ka magnētiskās plūsmas, kuras rāda paralēlēs un virknes tīnumi summēs, tas nozīmē, ka plūsmām virzieni ir vienādi. Virknes ierosmes tīnums ir tikai palikt tīnums, kura uzdevums kompensēt sprieguma kritumu ģeneratora. Tā. Ja slodzes pieaugot, paralēlis ierosmes ģeneratora spriegums samazinās, bet virknes ierosmes ģeneratora palielinās. Un tad abu tīnumu saslēdzot sekojoši paralēli un virkne, tad šis tīnums, paralēlā tīnuma inducētais S samazinās, bet virknes tīnuma inducētais EDS pieaug. Rezultātā šis spriegums uz slodzes vai ārēja ķēde faktiski nemainās no slodzes
nemainās no slodzes, un faktiski tas atbilst sarkanai likne, kad spoles saslēgti saskaņota slēguma vai saskaņota režīma. Tad mainot slodzes strāvu, jeb slodze, spriegums ārējie ķēdi praktiski nemainās. Te ir parādīts paralēla ierosme. Paralēlam ierosmēm spriegums samazinās. Paralēla ierosmes tinama spriegums samazinās, straujāk svērš ierosmes tinama mazāk samazinās, bet ārējā raksturlikne jauktas slēguma praktiski nemainās no ārējā ķēde plūstošas strāvas. Jauktas ierosmes ģenerators, kuri izmanto speciālam vajadzībam, piemēram, elektrisko loku barošanai, elektriskai metināšanai, abi ierosmes tinami saslēgti pret slēgumu. Tas nozīmē, ka inducētas magnētiskas plūsmas, gan paralēli, gan virknes slēguma, vērsti pretēji, un faktiski tinums rāda atmagnetizējušo plūsmu, un šī tipa ģeneratoram ir strauji kritoša ārēja raksturlikne. Tad faktiski šos praksi visbiežāk izmanto jauktas ierosmes ģeneratoru ar saskaņotu tinuma slēgumu.